rezultātiem. Rīgas Zoltuvas gimnāzijam Gaitina pie 78. kabineta nav sēdvietas. Tad skolnieks sēž uz grīdas. Darba mērķis – izvedot solu un novietot to Gaitinai pie 78. telpa. Darba uzdevumiem notiek kaitījuma no sēdešanas uz augstas grīdas, notiek aptuveni solu izskatu un materiālu tā veidošana, analizēt standartus solu izmērus un notiek piemērot uz skoli, apgūt SolidWorks programmu, izvedot solu darba rasojums, sameklēt un piegādāt materiālus un pēdējais punkts – izvedot prototipu. Darba izmantotas metodas – literatūra analīze, salīdzināšanas analīzes metode un prototipa izveide. Literatūras apskata struktūra – sakostēšanas tās sekas, solu materiālu un izmēri un apstrādāt mūsu solu ar laku. Tātad praktiska darba. Sola dizaina plānošana, notiek sola izskats, notiek nepieciešams materiālus un sameklēt materiālus. Tātad praktiski darām, mēs transportējam, mēs sameklējam materiālu un transportu uz mūsu skolu. Un problēma. Pēkšņi saņemt atteikumu no Rīgas Sanības vidusskolu, apstota materiālu saņemšanu solu balss izgatavošanu. Tad mēs turpinām meklēt solu balss. Un, kad mēs sameklējam, mēs to transportējam uz mūsu skolu. Tātad praktiski darām, tad mēs datormodelējam SolidWorks programmu mūsu solu. Tad jūs varat redzēt datormodelēšanu, kreisas solas balss montāža rasojums, kreisas solas balss montāža un labais solas balss montāža. Tātad solo datormodelēšana, solas izometrija. Tātad tālāk mēs apstrādājam materiālu. Pirmā apstrādāšana bija pirmajā apstrādāšana. Mēs noņemam mizu no materiāla un atliekam izmērus. Pēc tam, pēc šīm izmēriem mēs sagriezam mūsu materiālu un arī pārbaudījam, vai sagriezam to pareizi, vai izmēri der mūsu mērķiem. Pēc tam notika galvenā materiāla apstrāde, kur mēs veicam izgriezumus materiāla, kurš bija piemērots sola balstīm. Balstoties uz šiem izgriezumiem, mēs kalam rokas līdzdas un tālāk arī noņemam vecas skābes no baļķa, kurš bija domāts sēdvietai. Notika testēšana, un testēšanas laika bija, mēs noticam, ka sols nedaudz drēb, un tātad ir vajadzīga piestrāde. Tāpēc arī notika trešais apstrādes posms, kur bija galējais apstrādes posms, kurā mēs noņemam nelielus defektus, un tātad, piemēram, pieskrojam atsaldītu materiālu, un galu galā mēs pārklājam mūsu sēdvietas ar laku. Un praktiskas daļas galā sols bija uzstādīts pie 78. mācību telpas Rīgas Zoltuvas gimnāzijā. Tātad praktiskas daļas rezultāti apkopoti. Bija izveidots sola datormodelis, sola balsti bija izveidoti no koka stumbra gabaliem. Šajos gabalos bija veikti izgriezumi sēdvietu fiksācijai. Paši baļķi sēdvietai bija atbrīvoti no vecām skābām un sēbuļiem. Baļķi arī bija noteikti, spraugas sastiprinātas un tie bija pārklāti ar laku. Kā jau es teicu, sols bija izveidots un uzstādīts. Secinājumi, kurus mēs veicam pēc mūsu darba, ir tādi, kā sēdešana uz augsta vaina imūnsistēma, vingrošanas līdzsvara baļķi, kurus mēs izmantojam mūsu sola sēdvietu izveidošanu, der sola izveidošanu. Sola augstumam jābūt 35–40 cm, dziļumam 25–30 cm, lai sols būtu pietiekami ērts. SolidWorks ir diezgan ērta programma produkta izstrādē. Un skolas apstākļos koksnes materiālu aizsargāšana jāizmanto
aizsarglīdzekļi uz ūdens bāzes, jo te ir mazāk toksiski nekā piemēram uz spirta bāzes. Sols bija izveidots, un skolnieki to lieto, pats galvenais. Un solu var izgatavot no brīvi pieejamiem materiāliem, kā mēs izdarījām. Un mūsu sols nav pārāk vājš, jo pēc izmantošanas nedēļas laika tajā nav redzami bojājumi. Priekšlikumi nākotnē ir tādi, ka mēs gribam izveidot plāksnetes, kuras sastiprinās mūsu solā divus baļķus, kuri veido sēdvietas. Un uz šiem plāksnetēm mēs gribam uzrakstīt mūsu vārdus un datumu, kur sols bija izveidots. Šeit jūs varat redzēt informācijas autus, kurus mēs izmantojam mūsu darba laikā. Un attiecībā par projektu atbalstu Latvijas universitātei, no kuras mēs ņemam materiālu sola sēdvietām, Rīgas Lutūdes ģimnāzijas vadībai un projekta darba priekšroka skolotājiem